otrā pusī ir redzams Jēzus sirds autors. Tātad vienā pusī ir Rafaela Santi gleznas kopija, Sixta Madonna, un itē ir Jēzus Kristus sirds altārs. Iespējams, ita senāk atcerodos kaut kāds cits, jezuītu laikim altārs, bet tagad ita atcerodās Jēzus Kristus sirds altārs, bet tīši tādu skulptūru esmu redzējis Stokholmas katoļu baznīcā, un iespējams, ita ir sērija veida tādas skulptūras, kas veidotas jau 19. gadsimtā. Jā, tagad mēs esam Feimaņu baznīcas pogrobā, un itis pogrobs sākumā bija aizmūrēts. Vispār, un tikai remonta darbu laikā atroda ieju itamā pogrobā, kaut grāmatās bija rakstāts, un vecī cilvēki stostā, ka ir tādi pogrobi. Un senāk, ka tas viss pogrobs bija pilns ar iudiņi, un arī, zinām, mārā tas izraisā to, ka soka greida Feimaņu, baznīcā. Sokas procesa spēlēšanas un arī trildiešanas par to greida. Arī bija tagad uztaisāta ventilācija. Un kas ita bija izsasti caurumi. Un arī bija viss cilvēku miersteigos atlikas visur izmātotas. Un varēja redzēt, ka ita bija laupiešana. Tika laupiešana, un visas kādas dorglītas bija uz itīm cilvēkiem tika nulaupātas. Ita bija 22 cilvēku miersteigos atlīkas, jos visas salika itamūs zorkus, kas jauna sataisāti. Vecais zorks mēs redzām arī muzejā, tī bija Felkerzambi, mužnieki apglaboti, zināms, un arī kaut kādas, protams, cilvēki, kas bija augstākas izcelsmes, aristokrātie un kādi bogotāki cilvēki. Un, itīm 22 cilvēkiem, kas tika atrasti, 5 bija bērni. Un vecā zorciņā, kas ir sonā, viens bērns ir atsevišķis, joprojām tika paglabots. Jā, un laupiešana laikam notika kādu revolūciju laikā vai namīru laikā par to, ka tai cilvēki Latgolā ir cīši ticīgi un, secāsim, taidas lītas, kā laupiešanas, īpaši baznīcā, tos napīļautu. Protams, bija kaut kādi purmaiņu laiki, kad kaut kādas īkļaida laupietoju bandas, kas arī izlaupīja aitos pograbus. Tagad mēs esam ceļu krustojumā, pirms pagrīzīņa iz Feimaņu baznīcu, apmēram 100 metrus no Feimaņu tagadējās baznīcas. Un itamaņā aiz muguras, iespējams, atcerodos veco baznīcā. Veco baznīca, kas sokumā pēc ziņam ir bijusi Luterāņu baznīca, un no itos baznīcas tika padzēti Luterāņi, un itamā baznīcā tot savā porvaldījumā pajāma jezuīti. Un man aiz muguras arī ir krucifiks, kas iespējams ir vecākais krucifiks Latgolā. Un arī mūceņa tāls, kurš ir skrista, iespējams, arī viens no tādiem vecākajiem. Un arī var redzēt, ka jū ir taisījis mākslinieks, nevis tas kāds zemnieks. Un itei veco baznīca ir pastāvējusi līdz kādā 18. gadsimtam, bet varbūt tie bijusi cīši veca un vai arī kara laikos tika nopūstāta. Ita visādas legendas stosta cilvēki un uzstostus arī stosta, ka ita bijusi arī krūks itamā vītā un apmēram, kur te boltu ceglu sāta, tī laikam itai veco baznīca ir bijusi. Blokus baznīcai, tī toļok, ir školas stadions, te ir veco kopsāta, un arī tas apliecināja, ka ir bijusi baznīca. Tas školas stadions, kā veco kopsāta, ir arī iekļauta pieminekļu, kultūras viesturis pieminekļu sarakstā. Bet vecos baznīcas, arī tās senokos baznīcas ir celtas bieži vien tādos vītos, kur bijusi vēl pirms kristītības svātvītes, kaut kādi svātī akmeņi, kūki,
olūti, itai toļok, kas bijušas, kuras pīlūguši vītēji cilvēki. Un iespējams arī tā bija kaut kāds seno kulta vītē. Un arī ita natoļi tika rakts prūts, un tika atrasts arī akmeņas ciervs itamā prūdā. Tagad mēs atrodamies pie Feimaņu baznīcas plebānijas, aba baznīcas kunga sātes, un itei sāta ir celta pēc arhitektūras sprīžot 19. gadsimta sokumā. Nu, kaut tagad, ja ir tādā biedīgā stāvoklī par to, tagad, ja arī var sacīt, ir tādā procesā, kad restaurācijas procesā un vēl apkārtnes sakārtošanas procesā. Un senāk 19. gadsimtā Feimaņu draudze bija viena no bogotākajām draudzēm. Piemēram, baznīckungs brauca ar 4 labiem iejauktim zirgiem karītī, un Feimaņu baznīcai pīderēja vairāk kā 50 hektāru zemes, un arī Feimaņu baznīca bija viena, nu, tātad, kā es minēju, bogotākajiem, tikai Viļānu Bernardēņu klūsters bija bogotāks par Feimaņiem. Un otrā pusī mēs varam redzēt kapelu, kas atrodas pie baznīcas muižas plebānijas. Un tikai pagājušā gadā itai kapelai tika nomaināts jumts, tagad izliks skorda jumts, un kas ļaus itu kapelu saglabot, un arī tagad iekšā tika izveidota neliela tāda izstāde, pagaidu izstāde, kamēr vēl rudīns ir var apskatīties dažus priekšmetus, kas saistāti ar heraldiku un Feimaņu viesturē. Ite ir tāda neliela izstāde vecā kapelā, un itei kapela ir celta 19. gadsimta sokumā, tas vēl pirms 1812. gada, un ite arī dažas montes, kas ir saistātas ar Feimaņiem un vispār ar Latgolu. Ite ir, piemēram, vecais akmeņas ciervs, atrasts arī. Jis tika atrasts pie Feimaņos natoli no Kristanistie, no piramīdas. Un laikam tī bijusi kāda sena apmetņa vai otrais variants ciervietis bija arī kā pierkūna kulta simbols. Un varbūt arī kā upurs bija. Katrā gadījumā Feimaņi tas apliecināja, ka Feimaņi cīš sena apdzīvota vīta. Un te ir dažas lietas, kas saistāts arī ar Latgolas viesturi. Un vispār tāds princips, viss, kas ir noticis Latgolā, tas ir Latgolas viesture. Neatkarīgi, vai tie ir bijuši pūļi, vai lītaunīki, vai vēl kaut kādas franču un citas tautiebas. Un, pīsim, te ir arī tagad tarps, tas ir Malnu huzāru, jeb Totenkopf huzāru tarps atjaunots. Un itī Napoleona laikos tīši Latgolā bija itī huzāri, kuriem bija uz capuris novis golva, kas simbolizēja uzticību un novis nicinošanu. Un prūšu huzāri uzaturējās Dinaburgas tītūksnī, Daugavpilī, otitā taša huzāru, tot Bļuhera zūbens, kavalēristu, arī izplatāts tīši bija. Un arī huzāru apgierbs, cīši, izšūts zeida dīgim. Un zeida dīgi bija ne tikai dekoratīvs tāds elements, jūs bija cīši izturīgi un jūs nevarā porcierst ar zūbenu. Un huzāram arī uz placa likot. Tas apģērba gobols, jū pīsēja, lai es porzavītojās un vienkārši es gan aizsargoja, gan bija ārtai jū pornusot, pīsim, soltoka laikā varēja jū tot apmalkt. Tas attatīcās iz
Latgolu, un Napoleona laikūs, 1812. gadā, arī notika starp Krīvu armijas vīniebom i prūšu malniem huzārim kauja pie Viļāniem. Tot rei mūsim ite ir vēl Kromakolna brolistis, karūks. I tas ir ar senom latgaļu zeimēm, kā svastika, stilizēta svastika. Starp citu, latgaļiem ir visdažādākos veidūs zināmas svastikas. Tot ir simboliska zvaigzne, kas ir tautas dzīsmos arī rakstāts, ka latgaļi savus karūgūs līto zvaigznis i mienesteņu. Un ita simbolizē jau mienesteņu. Un, jā, Odit arī, pīsim, kā heraldi, kā gerbūņi, itas, pīsim, arī tāda interesanta līta. Izsvīda metalūžņūs, bet ita ir Padomju Savienības gerbūņs, izbēja lokomotīvai priekšā stovēja. Jā, un tot vēl interesants karūks arī. Itas tāds tīši zināmais zeimātais karūks, viens no vecākajiem. Jis attīcās iz Ašerādenes i Dunaburgas pilī, un tīši mūsdīnu Pūlijas teritorijā, kur notika Grunvaldes kauja, arī tika atrasti vairāki karūgi, kas tika paimti pēc krustnešu sakovis, un tīši viņabai, kas bija Dunaburgas un Ašerādenes, bija tas karūgs ar divom zvaigznēm i malnā krosā, iz tīši pūļu viesturnīka Drugoša gromotā ir zeimāts. Par to, un tā arī golda karūdziņš tādā pašā formā. Sacēsim, tas pats vecākais zināmais zeimātais karūgs. Piemēram, Latvijas karūgs sarkanbalts ir zināms tikai apraksta veidā, bet nav zināms, kā reāli izskatējas. Tā bruņu capuris arī taisā cita pīsim atsatīcās iz 12. gadsimtu iz Vocijas teritoriju. Ita ir tāda arī bruņu capurē, kura parasti domāja, ka jai, pīsim, Skandināvim ir bijusi, vikingiem tādas specifiska forma, bet tagad mēs varam arī redzēt, interesanti ir tas, ka latgaļiem, jā, un ite ir latgaļu karavīrs uz manekena, jam arī ir pūcis sakta, un pūcis sakta cīši līdzīga izskatos, kā vikingu bruņu capurē. Jā, nu un ite ir bruņukrakls. Bruņukrakls, gredzentenim, jis apmēram varētu būt kādi 15 kg smogs. Jis, tādā veidā taisāts, ka iti gredzenteni ir vienkārši ir salīgti, bet nav saknīdāti savā starpā. Bet ita man ir, es te bruņu capurēju plānoju, man ir draugs Kazimirs. Kazimirs ir uztaisījis. Ite ir bruņukrakla fragments, ja, kur var redzēt, katrs gredzenteņš ir saknīdās. Ot itas taisā reālus itūs bruņukraklus vairākums bija. Tas nozīmē, ka kot tropjākaits ar īrūci, gredzenteņš narazagojās aizturāju. Tam mēs redzam senu latgaļu karavēru, un apmēram mēģinot uztaisāt, kā varā izskatētīs latgaļu karavērs. Jā, un tā, pīsim, škāpa gols, reāli teic kopija, arī, Ludzas apkortnis, Ūdukolnē. Tāda interesanta forma. Jā, un kas ir karavēram? Odas apave, tots sītovas ar rūtojumiem, pasonam arī tika atrasti. Tot karavēra vams arī rūtots ar gredzenteņiem. Krakls, linu krakls arī sasprausts ar saktom. Un tīši tādas latgaļiem specifiskas lītas ir karavēra aprūce un rūkas apsies arī ar daudz gredzenteņiem. Pīsim, karavēra aprūce ir tīši kopija taisāta no feimaņiem, feimaņos atrasta. Un arī itas apsies ir no krištapeņiem, no aglonas apkortnis. Un tā ir tot spirālis uz lobos rūkas teitas, tot, tāds odas maceņš, parasti uz jūstas arī tika likts. Un interesanta līta ir tīši itei karavēra siksnā. Ja atrast itei kopijā, es pats biju Reigas viesturis muzejā,
visu nokopēju, aizsiltēju rūtkaļam, tas dišciltiebas labīšu pušķis. Tas varēja, ja taida jūstabē, ita vīna var sitēt skaistokojam jūstam, kas ir zinama tīši atrasta krištapiņus. Imaņi ugis drava, ita vīns rūtkaļs, zemgalis izmane sataisā tīši kopiju. Un cepures zināms, ka arī cepures bija apšautas apliek ar odu, un tāds latgaļu karavīrs apmēram varēja izaskatātīs. Kaut gan auduma fragmenti ir tikai mosposam saglabošies. Jam ir pūcis sakta, itei gan nav nācīcās uz itu gadsimtu, itas karavīrs varētu būt kāds 12. gadsimta sakta, pūcis sakta ir tas 9. gadsimts. Pagaidām man te reālo sakta ir atdota citam draugam. Jā, un karavīrs to blokus Latvijas karūgām. Un itas Latvijas karūgs, mums vecais tavs, ir jau saglabojis, vēl pirmskara laikiem. Toreiz bija likums, ka vajadzēja visur arī dzeraunjās izkort karūgu, un es ir saglabojis tīm laikiem. Un arī tagad ir redzams. Un tagad mēs varam apskatēties arī latgaļu sīvīti. Un latgaļu sīvītē bija daudz visaidu rūtu, zvaņeņu, skariņu, un tas, protams, arī kokla rūta. Un itei kokla rūta atkal, itu ir sataisies uģis drava arī, tas rūtkaļs no zemgals itei ir kopija tam atradumam, kas ir Feimaņos bija atrasts. Tot sīvītē bija visot naziets pie jūstas, tas maceņš un golnais villaine. Golnais villaine, itas arī ir kopija villaine atrast arī Latgolā. Un porējos rūtas, tas grīstis vainedzeņš, koklētai važaņu rūta ir krištapeņiem. Odas apave, tot arī svorki, kas apzatinos ap kermeņi. Un interesanti arī latgaļu sīvītis iz rūkom nos arī dažādas rūtas. Ita bija spirāla aprūce, ita vēl var redzēt tīši, kai zelča golva. Tas simbolizē saistību starp tū pasauli i pasauli starp zem zemes. I domāju, ka senči dzīvoja zem zemes, un tīši zelčs bija dzīvnīgs, kas dzīvo gan augšā, gan apakšā. Tas svātais latgaļu dzīvnīgs bija, i tot tūļāk īt manženda aprūce, kas noturē spirāla aprūci uz rūkas sīvītē. Un tikai es esmu no Feimaņiem, bet mūna sīveņa ir no Kurzemes. Tomēr mēs te dzīvojam Feimaņos, esam Feimaņu patrioti. Te mēs arī izdrukojam tādu banneri. Ita gromatas ir tīši, kas atradumi ir Feimaņos, karavēra aprūce, kas man arī te uz rūkas. Un mūnai sīveņai itei kokla riņš, kas ir atrasts Feimaņos. I globojās Varšavas muzejā. Tīši iti atradumi, kas ir no Feimaņiem. Un ite ir redzams akmens ciervs, kas ir atrasts arī ite Feimaņos pusam blokus. Ite. Tagad mēs esam vēl pie vīna tāda interesanta objekta, jūs sauc piramīda, Krista Nesijas. Un izteic unikāls tādā ziņā, ka Latgolā, varbūt arī Latvijā, tāda otra nav. Ir Lietuvā tāda veida pieminekli, un tas arī vēlreiz apliecināja ar kaut kādu saistību, Feimaņu draudzes saistību ar Lietuvu. Itu piramīdu ceļa Baznieckunga Kirkilo laikā. I teica, Baznieckungs arī, kas kolpo Feimaņos, Juzefs Macuļevičs, savā darbā pavoiciešanai visādi sposobi ar zemnieku latgalīšu, tāds enciklopedisks darbs, kas tika izpīsts Viļņī latgalīšu valodā. Īstī man arī Baznieckungu Kirkilo, es tīši tā saka, ka ir dažādi Baznieckungi, ir tīni poro klobi, montkorīgi, tā ir toļok, bet ir eisti zemnieku draugi. Es saka, kaut eisti zemnieku draugi ir ite ir jezuīti i arī Baznieckungs Kirkilo. Jot 1828. gadā uzcelta itei piramīda, kā es minēju, Baznieckunga Kirkilo laikā. I
ir visādas arī tādas kā legendas. Piemēram, ir legenda, ka vietējais baznīckungs ir izamīlējis kaut kādā vīnā jaunā sīvītī, un tikai baznīckungam to nevar darīt, tā jis tika īmūrāts ita īkšā. Nu, protams, te ir tikai legenda, tā nevarā būt 19. gadsimtā īpaši. Un otrs variants, ka sīvīte tika īmūrāta itamā, te jaunava tika īmūrāta itamā piramīdā. Nu, protams, tā nav taisnība, arī ir tāda versija, ka 1825. gads tika pasludināts par svātu godu sakrā ar to, ka beidzās Napoleona kari, un atzīmējot tu jubileju pēc poras gadiem tika uzcelta itēja piramīdā. Gar itu piramīdu seņok goja ceļš, un, ja pazagrīzās tas ceļš tīši uz Feimaņu centru, gar baznīcu, baznīca arī tie apmēram 100 metru attālumā atrodas. Nu, es pats domāju, ka tas varētu būt, ja piramīda uzcelta sakarā ar to, ka Feimaņi bija kāds sens pogonu centrs, un varētu būt kaut kādi svāti akmeņi, kurus vienkārši savoca i samūrē itamā piramīdā. Nu, tāda versija varētu būt, un itā blokus ir prūts, kur atrada tīši akmeņas cierviem. Piramīdu uzceļa sokumā bez itos kristietoja skulptūras, un kristietoja skulptūru uzlika 1905. gadā. Bet 60. gados pagājušā gadsimtā ita karaveiru vīnieba ceļa mežā Tūrnie, un pēc vīnas baļļis karaveiri gojuši tos baļļošanos, un lai parodētu vītajam meitom, kaidi ir veikli, i nujāmuši no cīma padūmis sorkunu karūgu, uzkopuši uz tos piramīdas, nulauzuši Kristu, Jēzum Kristum rūkā ielikuši sorkunu karūgu. Tā itei līdz 90. gadiem stovējis Jēzus Kristus bez kristā. Itei kūka skulptūra ir bijusi, prīdis materiāli celta, taisāta. Bet jau 90. gados kūktelnīgs Ransāns ir izveidojis jau uzulkūka skulptūru i uzlic augšā uz itos piramīdas. Nu, ja tika arī uzlabot, atjaunot, arī tika uzceltas ita trapis uz šaini iz augšu. Te agrāk bija Feimaņu muižnieka sāta, un es biju pietījis dokumentus, un itamā Vatikāna arhīvā bija globojušies dokumenti, kas saistāts ar 15. gadsimtu, ir rakstāts, ka karaļs Sigismunds Augusts muižniekam Cimermaņam nuvieļa Feimaņi uz zemi i vairokas sātas sakarā ar zaudējumiem kara laikā. Tas atsatīcās iz 16. gadsimta beigām. Un tot viesturiskā romānā Prīsteri Jordāna atmiņas ir minēta Feimaņu muiža, kot karaveiru vīnieba Žēlspilsnes armijas vīnieba ejot karot pret Zvīdrim Rēzeknis pilī, i apzastojās ita Feimaņos, un Feimaņos jūs uzjām muižnīks Jotka. Muižnīks Jotko Jordānam grib izprecinot savu meitu, bet Jordānam ir sava mīļoto Rūze, un otkon es dūdās toļok, napiešot uzmanību ito Jotkas meitai. Valok ita muiža pīdar gan Korfim, gan Rīkim, tot Šadurským muižnīkim 19. gadsimtā. Un pēdējais muižnīks, kas ir zināmais, ir bija Šiškins. Un Šiškins bija tāds interesants muižnīks, jam cīši patikuši zirgi, un es nuzdarbojies ar zirgu izjodām un zirgu rikšotu audzinošanu, un arī jam Reigā hipodromā es piedalījos sacensībos ar cīši labu zirgu un iemstī vienus no augstākajām vītām. Bet arī tāpat atcerūdās Feimaņu ezers, un uz Feimaņu ezera notika arī zirgu sacensības, kuru savas prasmes demonstrēja vītēji saimnieki, kuriem bija labākie zirgi. Ja, Dievam žēl, itei muiža pašreiz izaskatos neporok labi, ja, diemžēl tāda situācija, bet cerams, ka īpašnieki pazarūpēsīs par savu īpašumu un Feimaņos salabos itu muižu, lai atkal Feimaņos būtu tāda laba, interesanta viesturiska vīta.